tvaika lokomotīva vārdā Ferdinands. Lai arī Ferdinanda ikdiena paiet Gulbenes depo, tam pastāvīgi jābūt vislabākajā formā. Vairākas reizes gadā Ferdinandam paredzēti svinīgi uznācieni Gulbenes Alūksnes šaursliežu dzelzceļa maršrutā. Ikdienā vest pasažierus un turistus pa leģendāro 30 km garo līniju uzņemas tvaika lokomotīvas nedaudz jaunākā radiniece dīzeļa lokomotīva. Brauciens šādā bānītī ir unikāla pieredze, jo tas ir vienīgais regulāri visās sezonās kursējošais šaursliežu vilciens Baltijas valstīs. Tā sliežu ceļa platums ir tikai 75 cm, divreiz mazāk nekā platsliežu dzelzceļiem. Bānītis gluži kā laika mašīna kursē nemitīgi kopš 1903. gada. Viena no pieturvietām ir Kalniena ar vēsturisku koka arhitektūras stacijas ēku. Par šīs celtnes atzimšanu autentiskā veidolā rūpējas dzelzceļa un industriālā mantojuma entuziasti Gulbenes Alūksnes bānīšu biedrība. Šobrīd jau ir atjaunots jumts, fasādes dekora elementi, logi, kā arī mūra pagrabs. Iekštelpās plānots izveidot autentisku 20. gadsimta šaursliežu stacijas interjeru. Tiesa gan, viens autentisks elements jau ir mainījis mājvietu. Kalnienas stacijas kādreizējais ūdenstornis jau 1911. gadā pārceļojas uz nākamo staciju Papardi. Pavisam nesen tas atjaunots, un no 2015. gada to iespējams pilnvērtīgi lietot kā senos laikos tvaika lokomotīvas ūdenskrājuma papildināšanai. Ferdinanda svētku ceļojumā tas noteikti noderēs.